Tā, nu rekomend situācija. Nopirku šādus ūdens krānam aizgriežus virtuvēji. Principā man viņš sanāk pa īsu. Kur es ieskrūvēju līdz galam, viņš man atdurās pret sienai, te vēl jāskrūvējās klāt ir nākamajām ūdens trubām. Tāpēc nopirku šitādus pagarinājumus. Bet es tagad skatos, ja man tas pagarinājums nāk ārā no sienas, man šitas kārtīgi nenosēdz, nepiespiedīsies pie sienas. Nu, tūlīt mēģināsim, skatīsimies, kā mums tistās. Bet jā, nācās skriet pēc pagarinājumiem. Pats neesmu baigais eksperts, bet esmu darījis, ir sanācis. Tūlīt skatīsimies. Tā, ne? Man šāda speciālā atslēga nav. Es atradu reku, man ir vīla. Viņa čotka tieši der, lai varētu pievilkt. Nu, pastīsimies, kas mums sanāk. Tā, nu šitas it kā pagarinājums normāli pievilkās. Reku ieliku, ar plaķeni pievilku. Īstās normāli vilks klāt šito, viņš viņu arī vēl pievilks. Ja gadījumā līdz galam nav aizgājis. Tā, nu labi, ar karsto ūdeni viss izdevās. Atslēdzu, pastos apakšā vai nekur netek. Var pielikt arī papīra dvieli, viņš uzreiz paliks slapš, ja gadījumā būs kaut minimālais mitrums. Te normāli, virtuvē normāli. Tuliņās augsto ūdeni mēģināsim. Tā, no augstais ūdens arī pieskrūvējās labi, nekur nekas netek, pārbaudīju jau. Un tagad ņemos ar podu, šito piekaramo podu. Nekad neesmu licis, kur lasu instrukcijas, skatos arī internetā pamācības, kā jāliek. Nu, it kā nav nekas sarežģīti, tikko piegriezu pirmo trubu, tagad būs jāpiegriež otrā truba, nu un jāstāc, jāmēģina brili likt augšā. Tā, nu pa hodu esmu visu saskrūvējis kā vajag, pēc pamācības. Tā pamācība gan šitāda interesanta. Pēc pamācības ir šitā. Nu, davai mēģināsim likt virsū. Kaut kā es varētu nolikt to kameru mušku, lai redz. Es pat nezinu kā. Moška šitā. Redzēs kaut ko. Moška redzēs, moška neredzēs. Nu, paprovēsim uztūķēt. Nu, ja nesanāks, ņemsim nost to darīt. Tā. Redz, neredz. Tā, šitajos caurumos viņš iegāja. Tā, te šitā. Ok. Tā, nu labi, pamēģināsim. Te tagad ar seškantīti. Kaut kā man nepatīk, kā viņš stāv. Kaut kā viņš tu baigi šitā nāk ārā. Vajadzētu dziļāk ieskrūt, it kā viss pēc mēriem paņēma pareizi no attālumiem. Nu labi, domāsim. Karoči baigi, esmu te noņēmies ar to podu. Principā es jau 3 vai 4 reizes esmu līdz augšā ņēmis nost, jo visu laiku sanāk, tu viņu pieliec, un viņš tā kā kustās. Karoči, reku pēc pamācības jābūt ir 14 mm. No sienas šajā vietā. Principā 14 man viņš baigi kustējās, un tagad es samazinu, un tagad es vispār 0,9 vai 1 ņemu. Jo rekur es varu redzēt, kad viņu pievelk, kurā pusītē viņš pievelkās. Man vajag, lai viņš vairāk šienī pusē pievelkās, lai viņš viņu tā kā skrūvējot klāt, velk to visu podu klāt. Principā jau bija 1 uz 1,2, viņš tuvāk centram, un tagad es paņemšu 0,91 cm, lai tā skrūva tā kā nāk te. Un skrūvējot klāt, viņš tagad to podu velk pie tās sienas.
Nu, ot. Fū, nu tu beidzot beigās viss izdevās, pielikās normāli. Tagad viņš arī nekustās, ir kārtīgi pievilkts, bet nu, pēc pamācības man tur bija jāatstāja 14 mm. Beigās es atstāju 9-10 mm. Nu, ot, un tagad beigās smuki pievilkās. Šitas arī pielikās, man gan nepatīk, viņš tāds bija šitas ļangens. Nu tā, pods forši. Izstās šādi. Villeroy & Bosch arhitektūra. Poda nosaukums. Nu tā, lūk. Tā, šitie arī šodien pielikt, tā kā šodienai viss. Rītdien braukšu, čakarēšos šitiem. Tā, nu labi, nākamā diena. Tagad ņemos ar ekscentriņiem. Jānozāģē viņi mazliet īsāki. Un man vienreiz bija tā, kad es nozāģēju, un viņš man tecēja, un vispār šitie ekscentri baigi nepatīk. Es nezinu, santehniķi kā ar viņiem strādā, tā līdz galam neaizbiet, ja viņi nav līmenī, tad nevar pieskrūvēt, kurš, jā, nevisai patīk ar viņiem strādāt, bet nu mēģināšu nogriezt. Un svarīgi santehniķis teica, ka viņam ir šito maliņu uztaisīt arī tādu nopaļu, neatstāt taisnu griezumu, jo man vienreiz bija tā, kad es nogriezu un pieliku, man pēc tam tecēja tieši tajā vietā, viņš atbrauca ar fleksu, uztaisīja nopaļoju maliņu, pieskrūvēju un pēc tam bija viss normāli. Nu, tā kā mēģināsim, man jānoņem nost, principā burtiski kaut kāds puscentimetrs, lai smuki sajiet tur viss, nu, redzēsim. Tā, nu pieskrūvēju tagad krānu, cerams pievilku pietiekami šeit. Nu, to viņi palaidīsim ūdeni, pastīsimies. Tā, lēnām piepildu trubas. Nu, tagad būs jāsēž, jāgaida un tas vien nesāk tecēt. Tā, nu dušas klausulei caurumiņi sataisīti, un es droši vien iespiedīšu caurumiņos mazliet silikonu iekšā, un tad likšu dībelīšu, lai viņš tur mazliet arī tā kā aizsargā pret mitrumu, ja gadījumā tiek iekšā. Tā, nu vēlreiz noņēmu krānu, iespiedu rekur silikonu, lai gadījumā tur mitrums tiek, lai netiek līdz ģipsim. Nu tā, bišķi vairāk pasargāt. Protams, ne bez problēmām. Vienmēr kaut kādiem kaisīkiem jānotiek. Krošs spied, sūds atnāca vaļā, viss, pēc tam ar roku tur zieķēja, tagad mēģina notīrīt, lai tur tas silikons nav uz vītnes. Nu tālūk, bet nu, iet uz priekšu. Jāpievelk, un cerams būs viss čikiniekā. Velku es ar šitādu, bet es noteikti lieku dvieli divās kārtās, lai viņš nesaskrāpē šo skaisto melnu metāliņu. Tā, nu viss ir pielicies ļoti skaisti. Tā truba vienīgi, nu droši vien, ka bišķi palietos ar karsto ūdeni, viņa iztaisnosies tikko no kastes. Bet nu, izstās tā pa zolīdo. Un skatās, cik čotku man te sanāca. Kur es piegriezu to ekscentriņu un ka pievilku šito vītnītni, viņš principā pilnīgi nosedz to ekscentru. Nu tā, pats lepnis pa darbu. Forši.